Kurš turnajā būs pēdējais no jums, kurš aizvilks pārējos uz bāru? Nu, kurš teiks, ka pag, vēl neejam gulēt? Nē, kurš teiks, ka veču. No mums 4. Jā, vēl pa vienam. Šajā turnējā, jā? Vienalga, kurā turnējā. No. Aleks sevi raksta, jā? Ej, nostieši! Tieši tāda atbilde arī. Brāļi tad godīgāk, jā? Nu, mēs esam gudrāki, kā jau teicu. Slinkāk. Slinkāk, jā. Dažreiz vienkārši slingums iet kaut kur. Kas ir garākais, ko es nodevuši? Kas tev vairs atcerās? Ļoti laba atbilde. Kurš pirmais vienmēr aiziet gulēt? Nu labi, ok. Kurš pirmais aizmidzis? Jūs droši vien kaut kad arī paliekat kopā kādā vienā telpā. Grūti pateikt, teiksim... Jautājums, kādā situācijā? Turē, es domāju. Parastā? Tas būs Vācijas turē, teiksim, Sanijs vai Pēters. Tāpēc tur ar to krākšanu varētu pateikt, bet mūsu starpā es nezinu. Ja mēs iedomājamies, ka tā nav ballītes, nu, teiksim, nevis ballītes, bet ka tas nav... Ir kārtīgs grafiks. Nu, koncertu grafiks, ka mums nav laika tusēties, ja, tad es rakstīšu tā. Ka man, tad, ja nav ballīte, man patīk aiziet, bet tev arī patīk, ja? Nu, labi. Man arī patīk, jā. Nu, tad labi, mēs vienkārši visi reizē. Kuram sociālajos tīklos vairāk raksta meitenes no visiem 4? Mēs jau nezinām viens po otru sociālajiem tīkliem, bet nā. Bet kā šķiet? No. Aleks, man ir Edgars. Ko? Tu neatceries? Paplīti. Ļoti labi. Kurš pirmais no jums apprecēsies? Es pēc skaņas zinu, ko tu uzzini. Nu, būsim reāli. Nu, Roberts, tas nebūs. Tas ir skaidrs. Labi. Kas tas Un, ir? nu, es tas arī nebūšu. Tas ir skaidrs. Kāpēc tas ir skaidrs, ka tu tas nebūsi? Jūs to negribu. Tu negribi būt pirmais vienkārši. Nē, es vienkārši droši vien, tāpēc, kad... Jā, man vecāki teica, ka tā nevajag darīt. Iespējams, ka tas ir neērts jautājums, iespējams, ka nē. Bet cik Karnevali jūs, jau albums numur 2, cik muzikāli vērtīgi šī muzika šķiet, Jāni? Nu, šķiet ļoti laikmetam atbilstoša un jauniešiem, faktiski jauniešu segmentā mums trūkst šādu ansambļu, par ko fanot un likt uz plakātiem, tā kā es domāju, ka par mūziku mēs varam parunāt pēc albuma noklausīšanās, varbūt. Vēl neesmu dzirdējis, jā, bet es domāju, tas, ka viņi eksistē un viņi gūst panākums, tas ir likumsakarīgi, ka tā notiek. Kāds ir, tu pats esi kādreiz bijis boybandā, kāds ir, protams, laika mainījušies muzikas. Esmu arī boysbands producējis un menedžējis savu laiku, jā. Ir mainījušies veidi, kā boyband runā, bet Karnevali jūs taču ir boybands. Nu, Prātvētra kādreiz bija boybands, nu, patiesībā, bet interesanti caur tādu plašāku laiku prizmu būs pastīties, jo viņiem ir tas ļoti lielais pluss tas, kad viņi šobrīd darbojās ļoti sakārtotā vidē, tīri menedžmenta un produkšana ziņā. Nu, tur ir tāda aizmugure, kad nu, Latvijā labāk šobrīd diez vai kāds kaut kur var vēlēties. Nu, vai šie bonusi, kas viņiem tiek dot šobrīd, pāraugs reālos radošos panākumos, nu, to mēs redzēsim. To šobrīd prognozēt, es domāju, ka neviens neņemās, bet vēlam veiksmi, un tas ir brīnišķīgi, ka cilvēki dara lietas, kuras viņiem patīk, un ar šīm lietām cenšas aizraut daudz cits cilvēks. Es gribētu arī būt tik jauns. Un tā ar tādu startu, tas ir fenomenāli forši, man liekas, kad... Bet nav tā, ka tu apēji tomēr
tik daudzās šīs naktis Siguldas stacijā? Vai? Nē, es domāju, viņam jau viss notiek. Viņi brauc spēlē. Tas ir tas, varbūt, par ko mēs agrāk bija tā, ka nemaz tik bieži tie koncerti nebija. Izņemot daudz, mums bija tā, ka viens koncerts mēnesi, un tu gaidi to koncertu, un tā ir to lielā diena. Es tev varu nomierināt, man tā ir šobrīd. bet viņiem tas ātrums, kādu viņi ir uzņēmuši šobrīd, viņš ir ļoti labs, jā, un cik es arī neesmu noklausījies plati, bet es dzirdēju, ka viņi jau vairs nav tik komerciāli, un tur esat visās ļoti daudz labas feeds iekšā, un es domāju, ka lai tikai Džeki strādā, un es domāju, viss būs baigi forši, un viņiem ir tā iespēja, ka, redzi, ja mēs ar Jāni tagad, taisam grupu, darbojamies, kas būs mūsu auditorija, ja? Mūsu vecuma cilvēki, viņi jau bērni, viņi bišķi mierīgāk nedaudz jau, ja? Viņiem ir tas, ka viņi var līdz ar tādu viņu paudzi iet līdzi, un tas arī, man liekas, ka bija prātvētrē, vai ne, kad tā kā es domāju, ka viņiem ir visi priekšnosacījumi, lai tas izdotos, un tas arī, es domāju, izdosies.